robežsarga pateicis, ka viņš redz mani 7 metrus aiz žoga, 2 metri zem zemes. Un viņš tev zvanot, es te biju savā servisā un man tur pateica tas un tas. Un, ja to motokrosu vēl varētu sadzīvot, tad tā lielākā laika zaglis jau reāli tas autoservis. Esiet sveicināti Labērģa Enterprise podkāstā. Mani sauc Artūrs. Un šogad esmu uzsācis biznesu auto tirdzniecības jomā. Pašlaik atrodamies jaunajā autoplacī, kurš vēl ir tapšanas procesā, bet drīz vien vērs durvis vaļā jaunajiem klientiem. Šajās epizodēs mēs runāsim ar cilvēkiem no auto nozares par viņu padomiem, secinājumiem un viņu skatījumu uz šo nozari. Ķeramies klāt! Šodien man ir īpašs viesis Ivo Bārs, auto tirgotājs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. 30 gadus šajā biznesā nozīmē gan palīdzēt cilvēkiem atrast īsto auto, gan pielāgoties milzīgām pārmaiņām nozarē. Kā vispār nonācāt auto biznesā un kas jums likt tajā palikt 30 gadus? Strādāju veikalā kā pārdevējs. Un Skrundā mums bija jau tajā laikā, 90. gados, jau daudz džeki jau braukāja uz Vāciju pēc mašīnām. Un bija tāds baigais vilinājums arī tā kā pamēģināt. Šefs aizdeva naudu. Un 95. gadā aizbraucu pirmo reizi uz Vāciju. Tad tu sāki strādāt kā pārdevējs veikalā? Vai? Jā, biju 7 gadus nostrādāju, tirdzniecībā. Pirms tam. Tā kā auto tirdzniecība? Nē, parastā veikalā. Un tad tu izdomāji, kad ir jābrauc, kad citi džeki tirgo mašīnas un tu arī gribēji pamēģināt? Jā, vairāk bija tas vilinājums pamēģināt, to Vāciju aizbraukt. Un tā kaut kā viss tas bija likās baigi vilinoši. Un, tas pirmais brauciens arī izvērtās, tur baigi interesanti patiesībā, tas būtu atsevišķs stāsts vērts. Bet, tur patiesībā bija arī negatīvais daudz tajā braucienā, kas tā kā bišķi piebremzēja kaut kāds pāris mēnešus pēc tam. Bet tad jau viss aizgāja kaut kā diezgan sinhroni, pēc tam viss, var teikt, iepatikās un palika pie tā. Cik es saprotu, tajā laikā varēja tā brīvi braukt uz Vāciju? Vai? Tā nebija nekas brīvi, kāds brīvi. Ar visām vīzām, vīzas vajadzēja uz Vāciju. Tur visādi veidi bija. Citi brauc ar stopiem, citi brauc ar fūrēm. Visas robežas, sākot ar Latvijas, Lietuvos. Teātris bija baigais. Bet, tas viss bija jauns, visiem bija interesanti. Un es atceros pēc kādiem gadiem 5, kad aizdomājies reāli, ko tu esi darījis un cik reizes un kas ir bijis. Un tad tu tā domā, tas ir bijis, tie notikumi tik nenormāli daudz, no tā 95., 97., 8. Tur bija tāds virpulis, ka vienkārši liekas, kā var tik daudz visa kā būt 2 gados, bet tas, bija tas 90. bija tas savu veidu pilnīgi savādāks laiks. Es saprotu, tad pirmā aizbraukšanas reize bija ar stopiem uz Vāciju? Nē, mēs braucām ar autobusu. Tu iekāpi autobusā Rīgā? Rīgā, jā, ar autobusu. Un tad līdz pašai Berlīnai? Vai? Minstere. Un no Rīgas līdz Minsteres pa taisno autobusu uz... Protams, ar dažādu šķidrumu patērēšanu un robežām. Jā, nedaudz uzdzīvojāt pa ceļam. Arī, jā. Cik ilgi laika prasa, piemēram, aizbraukt? Es neatceros. Tur laiks ātri pagāja, tur bija kompānija labi un viss bija labi. Un kāda varbūt ir atmiņā pirmais auto? Kāda iegādājies? 4 gabalus nopirku. Viss atceros kā šodien. Bija Ford Escorts, dīzels, 4-durvīgs, mēmākais aparāts priekš tiem laikiem. Tad bija Opel Kadets, bija Balts 2-durnīgs, Opel Kadets 4-durvīgs. Pagaidām, kas bija 4. Un Golfiņš, jā. 2. Golfiņš, man liekas, bija 2-durvīgs. Nē, kaut kas tāds. Tas sanāk, ka tev šefs aizdeva naudu, jā? Jā. Un tu nopirki 4 mašīnas uzreiz? Jā. Bez iepriekšējās pieredzes? Tur čom palīdzēja. Brački bija un paziņas. Un tad ar 4 uzreiz brauc mājās? Nē, mēs ar vienu braucām mājās. Tur mājās braukšana izvērtās, tur baigies pasākums. Čoms izdomāja, kad ir jābrauc uz... Tajā laikā bija, tieši tajā nedēļas nogalē, bija
Slovākijā bija nācija motokross. Un tad izdomājām mājās braukt caur Čehiju, Slovākiju, apskatīties to motokrosu un tad uz Latviju. Naktī izbraucām, visu nakti braucām. Pirmais pārsteigums bija jau Čehijas, Slovākijas robežā. Mūs nomarinēja robežsargi vienkārši. Mēs viņiem nepatikām un noturēja mūs visu dienu. Mēs jau, var teikt, pirmo dienu motokrosu nokavējām. Un tad otro skatījāmies. Pusguļus, tur tādi pusaizmiguši. Un mājās braucot, pēc tam pēc motokrosa braucām mājās, Lazdiņos, Lietuvas, Polijas, Lietuvas robežā, var teikt, pārbraucām, šķērsoja Polijas robežu un pie Lietuvas robežsardzes nofenderēja manējo pasi. Un tad tur sanāca, kad iesprūda normāli starp abām robežām, leiši neņēma pretī, poļi neņēma pretī, tāpēc, kad mēs jau it kā bijām šķērsojuši. Tur bija stāsts baigais ar fūrmanu sūtīt uz Lietuvas vēstniecību iekšā 2 reizi tai dienā uz vēstniecību, lai tie kaut ko palīdz izdarīt ar manīm. Robežsarga pateica, beigās mēs tā bijām viņiem piegriezušies, ka pateica, ka viņš redz man aiz žoga 7 metrus aiz žoga, 2 metri zem zemes. Bet beigās viss kaut kā tur sakārtojās. Pēdējo naudu norunājām pa mobilo telefonu, lai sazvanītu Rīgā vēstniecību. Un beigās mums bija no rīta jābūt Viļņā vēstniecībā pēc pagaidu pasas. Diezgan interesants brauciens. Diezgan interesants pirmais brauciens. Un pēc šitā brauciena... Tāpēc es teicu, bija pauzīt, pēc tam īsi. Pēc šitā brauciena, tu nesabijies no šīs nozares un šitādiem riskiem? Nē, tas vairāk jau bija kā tāds negadījums. Tur patiesībā tur bija, lai mēs no tās, lai izbrauktu savu Lietuvai, tā laikā bija, vai nu tev bija jāiemaksā garantijas nauda, neatceros, tās bija kaut kāds 300 markas vai kaut kas tāds, un otrā galā tev atdeva, vai nu bija jāstāv kolonā un konvojā, un ar konvoja palīdzību jābrauc no robežas līdz robežā, lai tā mašīna tā kā Lietuvas teritorijā nepaliek. Mums par cik naudas vairs nebija. Tajā kolonā mēs nevarējām stāties, jo bija jābūt tajā vēstniecībā. Lai aizbraukt uz to vēstniecību, mums vajadzēja to naudu. Un tad uz robežas iebrauc no Rīgas viens čals ar Ford Transit ar rezerves daļām priekš kaut kāda Rīgas autoveikala. Un tik ilgi runājām ar viņu, kamēr pierunājām viņu atdot to viņa garantijas naudu mums. Un viņš stājās iekšā konvojā un brauca konvoja pavadībā. Var teikt, Džeks uzticējās, kad mēs pirmdienā Rīgā atdosim viņam to naudu, kas tajā laikā bija diezgan solīda summiņa. Kas tas par konvoju? Kā mašīnas vienkārši brauc? Mašīnas stāv muitas mašīna. Mašīnas sastāvējās rindā. Cik tur savācās kaut kādā tur tajā laikā X. Un tad vienkārši šī konvoja pavadībā ved no vienas robežas līdz otrai. Tas nebija ilgi, bet bija viens tāds laiks. Tā viss tas sākās pa lielam. Tad jau sāk braukāt biežāk, jau tā kā jāatzīst, tajā laikā neko nesaprat arī no tehnikas vispārībā. Kaut kā viņas bija visas jāremontē, un tad jau tikai sākās, visi sāk mācīties. Pirmos tās auto izdevās ātri pārdot? Ātri nē, kaut ko atdeva uzreiz, bet galīgi ātri nebija. Bet, principā pārdeva viņas visas, jā. Un kas bija viņas visas pārdeva šeit uz vietas? Tā laikā jau viss zina uz Rumbulu tirgot, bet no tām pirmajām, man liekas, uz tirgu neko neēzina. Lai gan es biju jau Rumbulā pirms tam braucis, jau tā kā zinas palīdzējis dzīt uz tirgoties. Kā tā vecā tirdzniecība notika? Tā kā Rumbulā bija kaut kādas tirdzniecības dienas vai? Kā lika bija avīze Rīgā, bija jāliek sludinājumi, bija tāda reklāma. Vai nu tajā reklāmā liks sludinājums, vai brauc uz Rumbulu, tirgoties uz tirgiem sestdienās. Vēl viens variants bija, kad mājās uz vietas, bet tas procents bija salīdzinoši mazs, ko te uz vietas pārdeva. Pārsvarā viss gāja uz Rumbulu.
Džeki visu nedēļu rukāja, tīrīja, darīja, remontēja un krāsoja, un brīvdienās, piekdienas naktī, var teikt, uz sestdienu visi brauc uz tirgu. Jā, tēt, man šeit ir mainījusies tā. Tirgs bija ar visiem, ar bandītiem, tur pa piečuks bija jāmaksā par stāvēšanu. Nu, viss tā sistēma bija pilnīgi savādāka. Ir vairāk gadi pagājuši, un kā tu redzi, kā ir nozara mainījusies uz labo, uz slikto pusi, vai ko tu esi novērojis par šiem gadiem, jo pieredze ir milzīga. Kā jau jebkurā biznesā visu laiku viss plūst un mainās. Šeit tāpatās ir bijuši tie pārbaudījumi ļoti daudz. Pirmā, man liekas, ja nemaldos, bija 98. gadā bija Krievijā bija finanšu krīze. Jā, un kas nav mazsvarīgi uzsvērt, tajā laikā lielākie pircēji bija taisni Krievu, Baltkrievu rumbulā, kas brauc pirkt milzīgos daudzumos. Jo viss lielākais skaits mašīnas aizgāja uz eksportu. Uz Krieviju viņiem pēc tam? Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija, uz visurieni. Un tajā laikā bija tā, kad latviešiem tas tirgus bija... viņi brauc uz šejienu, Latvijā bija labāks mašīnas. Viņi paši teica, ka Lietuvā ir lētāk, bet sliktāks. Un tad 98. gadā, cik es atceros, bija tā krīze, un viņi visi pazuda vienkārši. Un tad mums arī apstājās, vai sakrita tur pieņēmums kaut kādas lēmums. Kā šodien atceros, Apinis bija tas dakteris, viņš bija tā kā deputāts, un viņi izbīdīja cauri, kad bija jāsāk maksāt kaut kāds maksājums pa motoriem. Jo lielāks motors, jo lielāks summa, un tur tas ieved maksājums, man liekas, cik es atceros, bija pat kaut kādam 100 Audi, bija līdz $500 vai nebija. Baigākais leciens, un līdz ar to ar vienu to likumu pilnībā sagrāvā visu to Latvijas autotirgu. Un bija tāds periods, kaut kādu pusgadu, kad īsti pat neviens nebrauc uz Vāciju, uz ārzemēm, jo vienkārši neko nevarēja pārdot, bija tāds pārējais posms. Tas bija jau tāds pirmais tāds spēriens. Un tajā laikā viss pārdevās dolāros? Visu kā pārdevu, tad uzreiz brauc mainīja dolārus, vai atkal, ja uz Vāciju, tad mainīja markas. Jo, lai braukt uz Vāciju, pirmais, kas bija jābrauc uz Rīgu vai caur Rīgu vai pēc tirgus brauc, mainīja naudu. Vesels pasākums izklausās. Jā. Un kas ir bijusi vislabākā, šajos gados, vislabākā pieredze, kas ir mainījusies uz labo pusi? Palīdzis vieglāk auto tirgotājiem no valsts puses vai likumdošanas, vai pats tirgus ir mainījies uz labo pusi? Baigi jau nekas prātā nenāk uz labo pusi īsti. Reāli ikdienā saskaries tikai ar visādiem ierobežojumiem, jauniem kaut kādiem lēmumiem, jo kaut kā visi grib pieņemt kaut kādas likumus, ierobežojumus, kontrolēt visu, un aizvien grūtāk paliek, tā varētu teikt. Kad tu reāli atceries kaut kādu reizi, kad tu skatījies ziņas, klausies vai pa televizoru ziņas, un tev pateic, ka mēs tagad izdarījām tā, lai cilvēkiem būtu vieglāk un labāk. Kaut ko tādu atceries? Nenāk man arī nekas galvā. Un tad gāja, un kad tu sāki uzņēmēju darbību, savu pirmo uzņēmumu, un to, kā tu nolēmi atvērt uzņēmumu. Tas jau viss diezgan, kā tu dari kaut ko, tas tev patīk, un tad jau viss iet tādā ķēdes reakcija. Tu tur meklē kaut kādas telpas, tev paliek, vajag kaut kur darboties, tad tu atrod kaut kādas telpas, vai tur atkal kaut kāds gadījums, tu dabū kaut kādas telpas, paliek tās mašīnas vairāk, tu vairāk dari, tad ir vēl lielāka telpa. Tad uzrodās tur kaut kāds cilvēks, kurš manā gadījumā čoms paprasīja, vai nav darbs, kad tur gribēja skrundā taisnī strādāt. Viens tas cilvēks, pēc tam vēl viens uzrodās. Tad jau tie cilvēki ir vairāk nekā tās tirgus mašīnas, un tev jau viņiem jādod kaut kas darīt. Tad jau sāc meklēt kaut kāds klients no malas, kam remontēt tās mašīnas, un tā arī paralēli aizgāja kaut kā ar to servisu.
kurā patreiz atrodamies joprojām. Jā, mēs runājam par šīm telpām. Ar šo konkrētu telpu tu sāki? Nē, šo konkrēti nē. Tur paralēli arī bija tāds laiks, kad sāk ar močiem, ar motokrosu taisni, un tad treniņu čomam šeit bija gaters kādreiz. Jā, tā telpa bija tāda, kāda viņa bija, bet, lēni gar saved kārtībā, grīdas salikām, kaut ko te pišķi savedām kārtībā un sāk te darboties. Un tad jau tad 2 cilvēki, 3 cilvēki, un tad sapratu, ka vienkārši ir jāiet uz priekšu, un tas par to Vāciju blandoties jau par servisiem, laukumiem, pārsvarā servisiem tajā laikā, ar tā vīzija kaut kāda tev rodās, kā tu pats to gribētu, tur kaut kādas tur numuru paliknīšas jau gribēja jau tā kā ar savu to logo, vienmēr sakot, tā kā, doma, kā vajadzētu tālāk, un tad 2004. gadā uztaisīju uzņēmumu, Ivo Auto, un skaties, jau ir jau 4. 21 gads jau apkārt. Jā, un pirms tās tieši taisīšanas bija varbūt kaut kādas šaubas vai bija pilnīga pārliecība? Vai nē, es kaut kā gāju apzināt uz to, kad tad jau arī ieņēmuma dienests jau sāk jau tā kā jau vairāk, jau stingrāk tas viss palika. Nevarēja brīvi tirgoties vairāk tā? Ne tā, kad baigi, bet negribēja vairs tā. Un cilvēki arī jau gribēja tā kā oficiāli tur alga, lai kaut kāda nodokļi ir, un tā kā tas diezgan organiski tas uzņēmums nāca. Ieminējies par motokrosu. Kāda pieredze motokrosā? Mēs redzam arī ir motokros mocīti. Un kā tas ir palīdzējis, vai tieši otrādāk tev ir vairāk ņēmis nost laika no autotirdzniecības? Kā es visu savu bērnību apzinīgo pavadīju vai uz riteņu, visu dienu dragājoties apkārt, pēc tam nāca mopēds, pēc tam kaut kāds paštaisīts motocikls. Finanses, protams, nebija tādas, ka tur kaut ko labu varēja atļauties. Man nebija jāva, kā tur vienam otram, bet tās iemaņas jau bija, bija gūts jau bērnībā, un tad jau, kad varēja kaut ko atļauties, pirmo mocu atved no Vācijas, Enduro. Pabrauc pa ielu, sapratu, ka tas nav manējais. Tad atvedu KTM, kurš bija mega smags. Es tur tā kā uz aizputu pabraukāju ar viņu pa trasi. Džeki teica, beidz ākstīties, davai jāpērk īsts krosinieks. Un tā arī aizgāja. Un tajā laikā kaut kad 30 gadu, man liekas, bija nopirkt krosinieku, un tad jau bija tā, kad Džeks saka, ko tu te āksties? Zin kā, tā kā nākamā gada jau jāstartē ir gonkās, jo tā kā sanāk, un tā arī aizgāja. Sāk ar tur hobiju līmeni, iesācēju klasēm, hobiju līmeni, tad amatieru līmenis. Aizbrauc jau līdz Latvijas čempionātam, pabrauc. Jā, tas bija foršs laiks. Un tas tā kā nedaudz novirzīja tev no tās autotirdzniecības laika. Protams, novirzīja. Un kā vēl novirzīja, bet darīja to, kas patīk, nenožēloja. Atņēma gan tas servis reāli atņēma laika autotirdzniecībai, gan tas motokross atņēma laika autotirdzniecībai. Bet, ja to motokrosu vēl varētu sadzīvot, tad tā lielākais laika zaglis jau reāli tas autoservis. Viņš tā iesūc, vienkārši atbrauc no rīta un skaties, jau ir vakars jau, un visi jau ir mājās, un tev vēl tas vēl jādara, tas vēl jāizdara, tam jāpazvan, un problēmas kaut kādas jārisina, un tas kaut kādā brīdī tā autotirdzniecība palika tā kā otrajā plānā. Tā varētu teikt. Tad tēti ir tieši tāpat dotajā brīdī? Vai kaut kas ir mainījies? Kā mainās visu laiku. Tas autotirgus vienmēr ir ciklisks. Viņš nekad nav bijis tā, kad vienādi labi iet augšā lejā, tā kā jebkurā biznesā. Tad iet vairāk, tā kā tirgojās kaut kādā tur rumbulā tirgojās, tad tur jau vairāk tā kā tie klienti, tiem saviem servis klientiem, vairāk tad aiziet kaut kāds periods, kad tu sāci vairāk uz pasūtījumiem.
piemēram, pēc 2008. gada krīzes arī tas tirgus baigi lēni atkopās, un tad taisni tajā laikā šausmīgi sāk nākt man pasūtījumi tādi, salīdzinoši dārgākām mašīnām, un tad es daudzus gadus bija tā, kad es pavadīju Vācijā pa 2 nedēļām meklēju tiem klientiem mašīnas, citiem tirgotājiem arī pirka mašīnas, un brīžiem bija tā, kad vienā reizē savus 20 mašīnas Vācijā nopirku. Tad izklausās, ka tu vairāk pa Vāciju dzīvojies kaut kādu laiku. Bija laiki, kad no gada gandrīz 3. daļa sanāca Vācijā būt, jā. Speciāla mašīna pat stāvēja tur, jo ar to mašīnu, kas man Vācijā stāvēja, es gadā nobraucu kaut kādus 20-30 tūkstoši. Tu ieminējies par pasūtījumu mašīnām. Kā tas notiek? Kā, piemēram, es gribu kaut kādu auto, es pasaku tev, un tad tu sāc meklēt? Kā viss notiek tas? Sākumā viss sākās ar to, kad, lai tev kāds pasūtītu no tevīm, pirmkārt tev ir jāiekaro tas savs kaut kāds status, kad tas cilvēks tev uzticās. Un tad jau, kad tu jau esi tā kā kādu laiku tirgojas, tie cilvēki kāds jau ir pircis no tevīm, vai kāds paziņa ir pircis, ir ģimenes, kuras ir pa 3, pa 4 mašīnām pirkuši. Tad nāk tas lēmums, kad mēs tā kā gribam mainīt mašīnu. Cilvēks saka, piemēram. Tas te iepriekšējais klients ir sevi nopircis no tevīm? Jā, pārsvarā, jā. Bija tā, ka 90. tirgojās visi. Principā Skrundā bija daudz tirgotājs, Saldenieki, visi tirgoja. Un tad lēnām tā kā atkrita, jo visiem vietas tai tirgu nebija. Un tad bija tāds moments, ka palika mazāk stipri tie tirgotāji. Un tie, kas bija palikuši, tiem arī bija daudz arī klienti palikuši, kas tā kā bez kaut kādiem sludinājumiem nāca vienkārši un sūtīja. Un, tev bija ko darīt, jo vienkārši visu laiku bija kāds, kas kaut ko pasūta un aizņemts ar tām pasūtījuma mašīnām. Un tad, kad teiksim, principā lielāko daļu pasūtījums, un tad tu blakus vēl, kad tu esi Vācijā, tu nopērci tāpat kaut kādas tur tās mašīnas liekas, kas ir gatavojās, un viņas tepat arī pie servisa tirgojās. Tas, ja es saprotu, tad iepriekšējie klienti bija tā uzticējušies tev, kad viņi jau vienkārši pasaka, es gribu nākamo mašīnu, ko tu vari mums piedāvāt, un tad tu vienkārši meklē pie cilvēks pasaka aptuveni, ko viņš grib, summa, aptuvenās vēlmes un tas arī notiek tā kā tagad, jā? Princips tas pats, jā. Princips tas pats. Tagad tik ir grūtāk, jo agrāk tie modeļi bija mazāk. Tās mašīnas visas bija uzticams vairāk vai mazāk. Nebija daudz izvēles. Passāts, Golfs, tur kaut kāds Audi, kas kā vienmēr vācu mašīnas ir tagad dominējuši. Un tad tur nebija tā, ka tur baigi jāzina, to motoru var vai to motoru nevar, jo principā bija tā vai benzīns vai dīzels un viss. Un tā arī viņas tika meklēts. Bet mūsdienās vairāk cilvēki paši nezina, ko viņi grib. Tā es saprotu. Ir reizes, kad zina. Ir forši tad, kad atbrauc cilvēks un pasaka, kad viņš grib, piemēram, tur Opel Zafīru, vai mēs gribam minivenu, tā varētu būt Zafīra, vai tas varētu būt Šarans. Tu izstāstīji +1, +2, -1, -2. Nē, tad mēs paliekam pie tā, viņi paši uzreiz pieņem lēmumu. Tad, teiksim, no tehniskā viedokļa izstāst, kas sagaida ar vienu, kas ar otru, un tad jau cilvēkam ir vieglāk to lēmumu pieņemt. Grūtāk ir tad, kad ir zināms budžets, bet ir bijis tā, ka cilvēks saka, tu jau labāk zini. Tu jau zinās labāk. Tad ir viss grūtāk, jo tas lēmums jau būs, tas lēmums būs manējais, bet rezultāti prasīs arī no manīm, kad tur nebūs izdevies kaut kas vai kā. Jā, kādā ziņā cilvēki grib ar tādu motoru, bet tu zini, ka viņš nav labs. Un tad, kad viņš tiešām tur sabrūk vai kas, tad viņi saka, Ivo, ko tad tu mums nopērci? Tas ir otrs stāsts, kad, ja tu esi tikai kā pārdevējs, tu tirgo vienkārši, lai pārdot. Tad, kad tu esi abās pusēs, arī tajā remonta pusē, tad tev ir jādomā tā, ka, ja tu notirgos kaut ko, kas plīsīs,
prasīs jau no tevīm, jo tev pašam būs jāremontē. Nu, un tad tu jau tā kā izpildot to pasūtījumu, jau tu domā jau tā kā priekš sevīm, nu, lai tā mašīna mazāk prasa līdzekļus vai būtu izturīgāk. Nu, tā. Tad palielam cilvēks nopērk no tevīm auto un pēc tam arī apkopi veids pie tevīm? Dažādi tie, kas ir šeit uz vietas, tie pie manīm. Nu, tas nav, es pa to baigi nekad neesmu iesprīdis. Ja cilvēks grib palīdz, ja nē, tad viņš dara, kur viņam ērtāk. Man šeit tas ir vislabāk, ja tu nopērc, piemēram, es nopērku pie tevīm, un tad pēc tam es vedu pie tevīm taisīt apkopus, un tad arī tu zini to mašīnu, tu esi viņu nopircis, un man nav jāuztraucās, ja tā aizved kaut kur, un tad jau saka, tur tas nav labs vai tas, un tad es zinu, ka es pie tevīm aizvedu un ir rezultāts. Jā, bet nu, tas, protams, tas ir, nu, teiksim, tā bieži arī tā dara. Tur samaina siksnes, samaina visu apkopu uztājas un brauc. Jā. Nu, sliktāk ir tad, kad tas cilvēks ir kaut kur tālāk, un viņš tev zvanot, es te biju savā servisā, un man tur pateica tas, un, protams, kā servisā, nu, nekad neviens baigi neko labu pa citu neteiks. Un tad sastāst klientam visādas tur lielas problēmas, un tad, tā kā, nu, tad ir tas negatīvais, jā, ka tur reāli, ko pie mums varētu izdarīt, paši izdarīt, nu, salīdzinoši nav liela vaina, un to varētu izdarīt vienkārši, nu, tad citur tas tiek pasniegts kā baigākais, tur, nu, ko jūs tur nopirkāt, un tā. Protams, ka pa šiem gadiem ir, nu, pietiekami daudz arī visādi kāsīši bijuši, un nu, tu nevar būt nekad visiem labs, un kļūdas ir visiem, un visi ir mācījušies. Reāli 90. vai vispār baigi neiespringa. Nu, tur bija tāda brīnuma, ka tur viens otrs izpildīja ar koku virzuļiem, brauc uz tirgu un ko tikai nē. Nu, tā evolūcija jau ir aizgājusi drausmīgi no tiem laikiem, kā tad tirgoja, un lēnām pa solītim mainīties, un līdz tam, kā tagad tirgo, ka tev ir pilnīgi viss jāsatājas, lai viss būtu kārtībā, lai tev pēc tam, nu, reāli ir tā, ka tu taču pats zini, kad ja, nu, viņi atbrauc atpakaļ. Nu, ja tu kaut ko neesi izdarījis, tev atbrauc atpakaļ, un tu izdari vienalga. Nu. Jā, ko es klausoties saprotu to, ka kādreiz cilvēki neprasīja tik daudz no tiem autopārdevējiem. Kad viņiem bija, nu, viņi prasīja, bet nevis tā kā šodien, ka viņi prasa garantijas lietotām mašīnām un tā. Tad bija tā, ka tās mašīnas tehniski bija izturīgāks, viņas bija primitīvāks, un pa to tehniku tik daudz neuztraucās, kā taisina pa kaut kādu krāsojumu. Tad baigi baidījās no tā, lai tur nebūtu Frankensteins, tur, lai nebūtu no divām vienas salikts, tur skatījās, kā tur krāsots, vai tur šūves saiet. Nu, tagad cilvēku uz to vairs tā baigi neiespringst. Nu, tur detaļi nokrāsot maksā salīdzinoši stipri mazāk, cik kaut kāds grabošs sajūgs vai nedod Dievs motors vai vēl kaut kas, nu, viss mūsdienīgās ekoloģijas problēmas, nu, tās visas prasa daudz lielāku summu nekā tā virsbūve var paprasīt. Nu. Līdz ar to vairāk pa to tehnisko, jā, tagad visi, lai tur viss būtu labi. Piemēram, nopērkot pie tevīm auto pēc pasūtījuma vai šeit uz vietas ir kaut kāda garantija vai? Ja es to mašīnu nopircis, nu, kaut vai drusciņi neveiksmīgi, tā jau ir mana problēma, tā nav klienta problēma. Klients vienalga dabū to mašīnu tā kā bija runāts. Nu. Tā kā es pats jau esmu ieinteresēts startā, ja to mašīnu nopirkt, lai viņi kalpotu, lai viņi būtu laba, lai viņi man patiktu. Un tad parasti arī klientiem patīk, un nu jā, tad viss ir labi. Ir varbūt kaut kāda negatīva pieredze bijusi? Kāds ir bijis vissliktākais gadījums, kad, nu, kur tu nebija rēķinājies? Vai? Nu, tā ik pa laikam ir. Tas procents liekas, kad viņš, nu, ja tev ir kāds brīdis veiksmīgi, tad gaidi, kad tev būs atkal kārtējais neveiksmīgais gadījums. Nu, ir citreiz liekas tā, kad vienkārši, ka tā mašīna kaut kas, nu, cilvēks nopērk un vienkārši visu laiku ar viņu kaut kas notiek. Jau sāc skatīties, vai tur kāds nav kaimiņš, tā kā viņam uzmets jau ļauna acs vai ko bez maz, vai nu, tik tāla brīžiem aiziet. Bet, nu, ir tādi gadījumi bijuši atrisināti, tur kaut kādu pusgadu garumā tu cīnies, un pēc tam viņš brauc 3, 4, 5 gadus brauc, un vienkārši viņam viss ir laba to mašīnu. Nu, nezinu, ir tāds pārbaudas posms, kas ir jāiziet, un tā kā jau pa šiem gadiem jau liekas, ka tas ir pašsaprotami.
Kāds ir, jūsuprāt, ilgtermiņa tas noslēpums tajā uzticībai? Lai cilvēks pēc tam atgrieztos un pirkt vēl pie tevīm tieši. Tas ir viss grūtākais. Es jau esmu tirgotājs, es to mašīnu neesmu ražojis, es ar viņu pirms tam neesmu braucis. Ja es savējo būtu, teiksim, tirgotu savu mašīnu, ko es esmu nobraucis kādus 100 000, es zinu, kā es viņas lietojis, to es notirgotu, tad jā, es zinu, pa ko atbildu, bet reāli tu tirgo tā kā svešu mantu. Un tas mašīna kā kalpo, tas jau ir rezultāts tam, kā iepriekšējais īpašnieks ar viņu ir, kā viņu uzturējis un kā viņš viņu ir remontējis, kā viņš ir guldījis viņā iekšā, tas viss atsaucās pēc tam. Un, protams, kad nevar būt 100 no 100, kad tur viss vienmēr būs baigi labi. Ir, protams, kad ir neveiksmīgi gadījumi un ir cilvēki, kas vairs nesūta, pēc tam viņi pērk citur, tu saproti, kad ir bijis kaut kāda problēma, viņš tev nav pateicis, bet nojaust, tu vari nojaust, jā, kad ir, tā kā... Kad auto ir saplīs, bet viņš nav zvanījis tev, bet kad viņš ir apvainojies uz tevīm, protams, ka tādi gadījumi no tādiem nevar izbēgt. Viņš ir apvainojies, bet viņš tev nav piezvanījis, lai pateikt. Jā, es nezinu, jā, varbūt, kad ir viss kārtībā, viņam vienkārši uzticamāks tas... Vai simpātiskāk likās, kur viņš nopirka to nākamo. Visādi. Tā kā... 30 gados noteikti es piedzīvoju gan kāpums, gan kritums. Kurš bija vissmagākais periods šajā laikā? Ja iet runa par autotirdzniecību, tad tie lielie krīzes posmi, kad ir kaut kāda politiska lēmuma, pēc mainās tas tirgus. Vai tas 98. krīze, tad 2007. 2008. kad mums bija tā ekonomiskā krīze. Tad pēdējais redzamākais jau Covid laiks, tas bija arī autotirdzniecībā, tas vienkārši pārgriez visu to sistēmu kājām gaisā. Pilnīgi viss izmainījās pēc Covid. Pilnīgi no A līdz Z, viss pilnībā. Un pēc tā Covid arī tu tā kā atkopies, sāc tā kā darīt, pusgadu it kā ir labi, tu jūti atkal, kad kaut kas nav tā kā neiet vairs tā kā ir gājis un pēdējos gados ir tā, ka bez mazvai pusgadā jau tev ir jājūt jau, kad atkal ir kaut kas jāpamaina, jo kaut kas mainās tirgū. Un tagad arī ir tāda krīzei kaut kas līdzīgs. Švakāk pērk cilvēki, tādi noslēgtāki, bet visi reāli klienti arī sūdzās, kad visās nozarēs ir tā kaut kādā tādā režīmā, rēķina nomaksāšanas režīmā. Tie arī ir tie smagākie posmi. Un šogad laikā kā ir mainījusies tā pārdošanas stratēģija? Tu kādreiz teici, ka lika avīzē, brauc uz Rumbulu, tad kā viss notiek tagad? Labākā reklāma jau ir tie tavu padarītie darbi. Viss, ko kam tu esi labu mašīnu pārdevis, tas viss nāk atpakaļ reāli kā reklāma. Citreiz ir tā, ka tu pēc tās pārdošanas paņem kaut ko satais, it kā tu tā kā īstermiņā zaudē, peļņas ieliec atpakaļ tajā pārdotajā mašīnā, bet pēc tam cilvēks kādam ir pateicis, ka viņam viss ir labi un forši atrisināja jautājumu, un no tās puses atnāk, teiksim, cits cilvēks un nopērk vai pasūta. Ar tiem pašiem gadījumiem ir bijis tā, kad ar manu vesto mašīnu cilvēkam bija problēma, mēs viņu risinājām pēc tam, sataisījām. Cilvēks ir palicis kā klients servisā un arī ir pēc tam mašīnu no manīm sūtījis. Protams, internets. Viss pāriet internetā. Jā, tieši es gribēju jautāt par digitālām pārmaiņām. Kā tu skaties to, ko mēs redzam TikTokā, aizvien vairāk autotirgotāji parādās? Tas nav man tūs jautājums, nav mans lauciņš, bet aizvien vairāk pārliecinos par to, ka bez tā jau tā kā baigi nevar vairs iztikt. Jo tā tendence ir tāda, ka cilvēki sēž šķirstā TikTok un tas ļoti bieži arī nospēlē lomu arī tam nākamam pirkumam. Jā, vairāk tu redzi to cilvēku, tu vairāk tikai uzticies. Tie augstie klienti, kas tev vispār nezina un nav dzirdējuši par tevīm. Jā, tā arī ir. Varbūt te ir kāds padoms jaunajiem tirgotājiem, kas ir ienākt šajā nozarē, un viņi vēl nezina tās ēnas puses, viņi redz tikai to
ārpus tās pārdošanas un ka viss kustās? Kāds būtu tavs padoms? Viennozīmīgi sākumā pastrādāt kaut kādā autotirdzniecības laukumā vai autocentrā, sākt no apakšas, kaut kā iziet līdz kaut kādam pārdevējam un saprast, vai tas vispār patīk, saprast visus plusus, mīnusus tam, jo lielākā daļā biznesos vairs nevar ielikt tā vienkārši no malas un sākt. Pirmkārt, tev ir vajadzīgs finanses, tev ir vajadzīga bāze, kur to darīt, un no nulles, man liekas, baigi grūti to kaut ko ir tādu uzsākt. Protams, var kaut kur strādā, vai tu strādā kaut kādā darbā un paralēli sāc kaut ko tirgot, bet tas viennozīmīgi būtu garāks ceļš. Cik ātri varētu gaidīt kaut kādas reāls rezultāts, piemēram, tu stāc šodien un pēc cik ilgu laiku var jūs kaut kādu reālu atdevu kā autotirgotājs, kad pie tevis brauc un pērk? Tur noteicošais faktors būs, kur tu to darīsi. Kā man mazpilsētā jau vienkārši tas cilvēku loks ir tik jau minimāls, ka tev nav iespējas baigi izaugt ātri, jo nav vienkārši tā masa apkārt. Tā kā viennozīmīgi būs atkarīgs, cik lielā pilsētā tu to darīsi. Un tad jau viss no tevis atkarīgs. Skatoties apakaļ, droši vien ir bijuši kaut kādi automodeļi vai markas, kas ir pārdevušies vairāk un kas ir mazāk, kādas mainījušās tendences gadiem ejot. Cilvēki vairāk pērk kaut kādas minivēnas, mazākas auto, benzīnas, dīzeļus. Kopumā ņemot, jau vienalga jau tie vācu brendi vienmēr ir bijuši līderos. Ja runājam par konkrētu segmentu, tad agrāk tas nebija tik izteikti. Tagad pēdējā laikā, protams, ir tie crossoveri visiem tā kā ir simpātiski. Cilvēki gados viennozīmīgi agrāk neprasīja augsto sēdēšanu, kas tagad ir normāli, kad principā lielākā daļa nāk un prasa, lai būtu augstā sēdēšana. Tas tāds vairāk, kas ir pēdējā laikā. Agrāk nebija tik izteikti tas tā. Bet es nekad neesmu arī baigi pavilcies uz tiem modeļiem, kas ir tā kā pieprasīti. Viņi izsprāks tirgu un tur aiziet, pieņemsim, tā kā pēdējā laikā bija tur kaut kāds Dacia Dusters, kad visiem tirgojas, visiem vajag, bet reāli tad, kad tā mašīna ir baigi aktuālā, viņai arī tā pirkšanas cena vienmēr ir augšā un par cik ir liels piedāvājums tirgū, tad tu viņu tā kā jāpārdod salīdzinoši tik, cik tā tirgus cena. Un tas baigi nav uzrunājis nekad tur iesaistīties kaut kādā sacensībām. Varbūt ir kāds auto, kurš ir cilvēkiem paticies un tev patiktos viņu tirgot vēl un vēl? Konkrēts nebūs. Tā nekad arī baigi neesmu jūsmojies par kaut kādiem tur sporta autiņiem, nekad nav baigi uzrunājis. Man pašam vairāk, tā kā es atraujos no tā, kad tādā salīdzinoši ikdienišķa mašīna, kad trāpās tāda ritīgi labi saglabājusies, tāda stīga, tad baigais gandarījums ir, kad tu sakop viņu un liekas, šitas ir labais, jā. Mēs redzam, šeit pie servisa arī ir autoplats, bet, cik es redzēju, vēl viens to pie viršiem. Jā, tagad tas tāds ilgus gadus tā kā iet uz to, bet visu laiku ir kaut kas atturējis. Pirmo reizi, kad es to zemi dabūju, man paveicās, kad es iesāku māju būvēt. Tas ir pirms cik gadiem, lai mēs saprastu? Tas 2007. 6. Tas ir gandrīz 20 gadu atpakaļ, tu nopirkt tur un domāji, ka būs autoplats. Jā, un man paveicās tādā ziņā, ka es iesāku māju un es nepaspēju to placi uztaisīt, jo tieši tad sākās tā krīze. Ja es būtu uztaisījis to laukumu un būtu sākusies krīze, tad būtu ziepes pamatīgs bijušas tajā brīdī. Pēc tam jau kaut kā bija tik daudz ko darīt un visu laiku it kā tirgojās un tā... nebija tāda baigā nepieciešamība pēc tā laukuma. Šeit pat uz vietas daudz ko notirgoja. Tās mašīnas stāvēja šeit pie servisa, viņas gatavoja, viņas jau pārdevās šeit pie servisa, nebija jāsludina. Pārsvarā, jā, jo daudz cilvēku apgrozās un kamēr tā mašīna tiek gatavota, kopta, remontēta, vienmēr jau kāds uzjautā, kas ar to, un ļoti bieži ir tā, ka tā mašīna jau tuvojās beigām, tā kā noslēgumam ir jau kāds, kas gaida uz viņu. Bet tā ir... būs lielais autoplats, jā. Tu esi nolēmis un saņēmies viņu pabeigt.
Jā, pēdējos gados ļoti laba sadarbība man ir ar RZ Autoparku, ar Robertu. Ļoti daudz, kas ir, ļoti daudz mašīnas es Kuldīgā notirgojis sadarbībā ar RZ Autoparku, bet tā tendence ir tāda, ka vajag arī šeit uz vietas. Un tas A9, tā satiksme mums ar Skrundu ir pietiekami liela un gribās to izmantot. Jā, un... Cik es saprotu, ikdienā pats īsti netirgojies, bet es šeit uz vietas servisā un pats tās mašīnas taisi un koriģēju, kas būtu jātaisa un ne. Un vienkārši viņas pārdevās tepatās, bet tagad ir nākamais solis, ka būtu jāiziet reāli uz pārdošanu, kur tu varētu strādāt ar cilvēkiem tieši pārdošanas ziņā, kā es saprotu, jā? Jā, tas mērķis ir tāds bišķiņ distancēties no tā servisa, jo viņš apēd visu laiku un ja godīgi nav jau arī vairs, kas baigi strādā pie tās autos krūvēšanas. Un ir tā, kad gribās jā, vairāk tomēr ar to autotirdzniecību un līdz ar to arī ir mērķis jāiziet uz to vairāk uz to skaitu, lai tās mašīnas būtu vairāk un vairāk tēmēt uz to laukumu. Jā. Tu ieminējies, ka nav kas skrūvē. Tagad tieši trūkst mehāniķi vai kā? Tas darbs jau ir šausmīgi nepateicīgs. Viņš ir grūts, viņš ir netīrs, stresains, bieži vien ļoti daudz pārmetumu ir. Un šeit mazpilsētā nav jau arī tie klienti tik daudz turīgi, kuri to novērtē un maksāt spējīgi, un līdz ar to arī ir tā, ka visu laiku ir tāds izdzīvošanas vai nu nopelni pa mazu, vai klientam pa dārgu. Visu laiku tu tā balansē uz kaut kādas tās naža asmenes, un tie pēdējie kadri, kas ir bijuši jauni pieņemti, viņi tādas ziepes ir sataisījuši, kad vienkārši negribās vairs pat meklēt nevienu jaunu. Bet varbūt, ja kāds grib jaunietis, uzņēmīgs, vai varbūt kuram interesē auto lietas un ir pabeidzis skolu, vai viņš var nākt šeit arī? Es viņu gribu redzēt. Tu viņu sākumā gribi redzēt. Un tad, ko tu pateiktu sev pirms tu sāki auto tirdzniecību? 30 gadus atpakaļ, ko tu ieteikt vai pateikt jaunākam sev? Viennozīmīgi, kā jau es teicu, kaut kur tai nozarei pastrādāt, lai tu saproti, vai tev vispār tas patīk. Jo ir daudz labas lietas, bet ir arī ļoti daudz negatīvas lietas. Un vistrakākais ir tas, kur vajag milzīgi enerģiju, nervus, ja tev trāpās kaut kādi nesaremontējumie varianti, lai tu ar viņiem vienkārši tiec galā, izdzīvo viņus. Baigu uzņēmību vajag, lai ar to visu tikt galā, jā. Ja kāds grib ar tevi sazināties vai pasūtīt auto priekš sevīm, kā viņi var sazināties vai uzzināt vairāk par tevi? Pēdējā laikā vienkāršākais jau saku cilvēkiem, vienkārši iegooglē Ivo auto un tur var atrast, kur atrodamies un telefons. Tā viņi arī satiks jūs un pasūtīs? Jā, kādreiz skaidrojām, kur var iebraukt, kā var iebraukt, bet tagad vienkārši pasaka, lai iegooglē un visi atbrauc. Paldies, ka esi noskatījies šo epizodi līdz galam un atstāj komentāru par šo video, jo katrs šis video, ko mēs taisam, ir kaut kas jauns un mēs gribam, lai jūs no šiem video mācītos, lai nekļūtu par auto tirdzniecības upuriem.